Tā šodien 27. jūnijas 2012. gads. Sēlijas vides aizsardzības asociācijas biedri ir atbraukuši reidā pēc saņemtās informācijas, kad Aknīsas pašvaldība visus savāktos notekūdeņus un principā vienkārši sakot mēslus izgāž piederošā privātīpašniekam piederošā teritorijā, ar kuru principā notikusi vienošanās, ka tādā veidā tiks slēpts šo atkritumu noglabāšanas fakts kā tāds. Jāsaprot, ka jebkurā salikumā šādas darbības ir nelikumīgas, un principā par to būtu jāsoda visas attiecīgās amatpersonas. Mēs varam redzēt, ka pa šo ceļu, kurš nāk Aknīste un Daugavpils P73, mēs varam redzēt, ka šajā sānceļā te ir nobrauc smagā tehnika, kura brauc pa šitām sliedēm, kur ir nolikts automobīlis. Šeit notiek smagās tehnikas apgriešanās. Un šeit tiek iebraukts iekšā. Te ir jau redzams principā šīs notekūdeņu pēdas. Mēs redzam, ka šeit zāle tiek patstāvīgi nomītītais to, ka tiek piedzīta piekabe. Un viss tā smuki aiz latvāņiem mums maskējās. Tāds ir smirdoņa nenormāla, tas ir vienkārši vāks. Ja, un principā tad šeit arī viss tas pasākums notiekās. Tālāk Aknīsas pašvaldība rūpējās par mūsu iedzīvotāju, tā teikt, jāsaka, mēsliem. Mēs principā redzam, ja, kas šeit notiekās. Uzdosim atbildīgajiem cilvēkiem jautājumus. Tā jāskaitā gan pašvaldības vadītājai, gan arī īpašuma apsaimniekotājiem, jeb Aknīsas namu pārbaudē. Tiks pievienotas arī GPS koordinātes pēc fakta. Redzam traktora pēdas, ar kuru arī notiek šī atkritumu vešana un transportēšana. Tādas tās lietas. Tā, lai neteicu, ka tādas vietas vispār nav, mēs ar mašīnu tagad mēģināsim virzīties atpakaļ līdz Rīgas Daugavpils šosei. Rādīsim, kā tad līdz šitai vietai var aizbraukt. Tā. Rādīsim visu, lai neteiktu, ka mēs to paši izdomājām. Tā teikt, to tikai neizdarīsi, lai parādītu cilvēkiem, kad vides inspektori nenodarbojas ar muļķībām. Visādi huligāni te ir izdomājuši izragāt ceļu. Skatīsimies. Priekšā mums ir šosē. Līdz mēs līdz viņai arī tiksim. Izbraucot no šī ceļa, mums priekšā ir māja Vīganti. Te mēs redzam ceļa zīmi uz atpūtas vietu kempingu Susē, kas ir pēc 800 metriem uz pagriezienu. Un tajā virzienā mums atrodas Aknīstes pilsēta, no kurienes tad arī mums jaukie darboņi veda visas apkārtnes mēslas. Principā to arī mēs varam beigt.